Latvijas modē neiztrūkstošs vārds ir ekscentriskais modes mākslinieks Dāvids, kurš pēc pāris gadu klusuma perioda atkal ir atgriezies un sevi spilgti pieteicis Latvijas modes lauciņā. Īsti Dāvida stilā, ar ielūgumiem, sarkanajiem paklājiem un krietnu ļaužu pūli, modes mākslinieks tā izrādīja savu jaunāko veikumu. Apvienojot šīs sezonas aktuālās krāsas, oranžo, zelta toņus, tumši zilo un šampanieša balto, kā arī spilgtas ziedu apdrukus, Dāvids rāda, kā rodams kompromiss starp sievišķīgu praktiskumu, eleganci un aristokrātisku tērpu kultūru. Visas sals ir detaļās, par kurām viņš piedomājas īpaši. Dāvida tērpus papildina Lienas Petersons darinātās rotas un Londonā dzīvojošās mākslinieces Klaudīnas dizainētās somiņas. Šāda mēroga modes šovs ir uzdrošināšanās jebkuram māksliniekam, arī Dāvidam, kurš smēja, ka vajadzētu 5 miljonus, lai norganizētu ideālu modes skati. Es ceru, ka tā būs laba tradīcija, jo mēs strādājam potenciāliem, investoriem staršu jomā. Lai gan Dāvidam nesot pārmetumu Rīgā organizētajiem modes pasākumiem, savus tērpus viņš pienācīgi varot izrādīt tikai privātās skatēs. Esmu piedalījies, es gaidīju atdevu no tā viss, neesmu sagaidījis. Šeit es ceru, ka atdevu būs. Vai ar vienu kāju Ķīnā dzīvojošajam māksliniekam patiešām izdosies visu salikt pa vietām? Dāvids ir pārliecināts, ka modes biznesam arī Latvijā ir nākotne un priecājas ne tikai par gaidītiem ārvalstu ciemiņiem, bet sola jaunu veikalu un tērpus par demokrātiskām cenām arī tepat. Vairāk nekā puse Dāvida klientu ir vīrieši un pieprasītākās preces – krekli un uzvalki. Varbūt tieši tāpēc skatē viņš bija pievērsies tikai sievišķības slavināšanai. Sabiedrība ir jāaudzina, nevis jāpakļaujas tās prasībām, saka Dāvids. To, vai mēs pakļausimies Dāvida audzināšanas metodēm, radīs laiks, bet ja pieņemam, ka viss sākums ir uzdrīkstēšanās, tad starta šāviens ir dots.